Lai arī pēdējo mēnešu notikumi Ukrainā ir satricinājuši reģionu, Eiropas Savienības austrumu partnerības prioritātes nav mainījušās. Tās joprojām paredz tuvināt 6 austrumu partnerības valstis – Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu Eiropas Savienībai. Līdz ar asociācijas līguma parakstīšanu prioritāras ir Ukraina, Moldova un Gruzija. Kopumā prioritātes nevarētu teikt, ka ir mainījušās, ka, protams, ir vēlme šīs austrumu partnerības 6 valstis, bet, laikam būtu precīzāk no 6 valstīm 3 valstis – Gruzija, Moldova un Ukraina – virzīt pa Eiropas, integrācijas ceļu, bet vispirms, protams, lai šīs valstis veiktu tās reformas, kas atbilst lielā mērā arī, tā Eiropas māju principiem. Andris Sprūts atzīst, ka Eiropas Savienība ir pietiekoši smagnēja institūcija un jebkurā gadījumā nevarētu gaidīt, ka 28 valstis strauji mainīs savu pozīciju, pat ja situācija ir mainījusies. Tiesa, viņš arī atzīst, ka milzīgus izrāvienus austrumu partnerības jomā gaidīt visticamāk nevar. Svarīgi, lai pašu iesaistīto valstu valdības arī turpmāk būtu ieinteresētas sadarboties ar Eiropas Savienību. Skaidrs, ka kaut kāds milzīgs izrāviens mēs laikam nepanāksim. Ja mēs runājam par to, ka būtu labi kaut ko līdzīgu dot Gruzijai vai Moldovai vai Ukrainai, kā mēs savā laikā saņēmām, ka mums bija šī Eiropas Savienības dalībvalsts perspektīva, un tieši tāpēc mēs bijām gatavi arī daudzas reformas veidot, tad skaidrs, ka daudzas valsts to neatbalstīs, tīpaši Vācija, tīpaši Francija, kas uzskata, ka vēl tomēr ir jānopelna tas, ka vēl tas process jāpierāda, un ka šobrīd svarīgākais, ka šīm valstīm vismaz procesā ir jāpierāda to, ka ir spējīgs veikt zināmas reformas un daļēji arī uzņemties, var pat tā teikt, reformas sāp. Jo nenoliedzam, ka šeit ir tas jautājums, vai šīs reformas vienmēr ir viennozīmīgas un īstermiņā arī, gandarījušas un veiksmīgas priekš sabiedrības kaut kādām vai konkrētiem privātiem sektoriem. Vadlīnijas turpmākajam progresam ir ieskicētas. Tā būs virzība uz bezvīzu režīmu un brīvāku tirdzniecību. Sadarbībā ar Eiropas Savienības kaimiņu valstīm nākamajiem 7 gadiem atvēlēt 15 miljardi eiro. Lielākā daļa no šīs naudas gan visticamāk aizies dienvidu kaimiņiem. Kā uzsver Andris Sprūts, šie līdzekļi pamatā paredzēti valsts pārvaldes aparātu pilnveidošanai un nevalstiskā sektora attīstīšanai. Ekonomisko izrāvienu ar to panākt nevarēs.